Merabs Mamardašvili ir viens no tiem patiešām retajiem filozofiem, kas sevi apzinās kā filozofu. Mamardašvili kā parādība, kā laikmeta iezīme, kā pāreja no kaut kādas vienas domāšanas veida uz citu. Tas nav pārāvums, bet tās pārmaiņas ir grandios, kaut kāds cits domāšanas veids, citas pieejas, bet vienlaicīgi arī nezaudējot arī to saikni ar kaut kādu pamatu. Un Mamardašvili iezīmē gan to atšķirīgo no mūsu laikmeta, gan arī to pamatu. Šķiet, ka Merabs Konstantīnovičs, Merabs Mamardašvili ir viens no retajiem, kuram es patiešām esmu lasījis, ka viņš viss, ko viņš var, ir filozofēt. Bet kopumā es varētu teikt tā, ka tas ir noteikti saistīts ar kaut kādu tādu vēlmi veicināt kaut kādu plašāku redzējumu, plašāku izpratni, ne tikai varbūt par pašu Mamardašvili kā domātāju, bet arī varbūt pašiem par sevi. Nav filozofija uzdevuma kaut ko paskaidrot. Filozofijā var būt, filozofijas mācīšanai ir uzdevums kaut ko izdarīt ar tiem cilvēkiem, kas ir šajā lokā nonākuši, kuros jau ir pašiem savu vēlēšanās filozofēt, jeb arī šī kopējā filozofēšanas iespēja, par kuru runā Merabs Konstantīnovičs.